Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Mēģini vēlreiz. Šodienas raksturvieta, un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju, tā, ka viņu tīkls plīsa. Lūkas evaņģēlijs, 5. nodaļa, 6. pants. Šodienas pārdomas. Kādu dienu pēc neauglīgas zvejas Jēzus lūdza Pēteri, lai viņš izmet zvejas tīklu pāri laivas otrai malai, vēl vienu reizi. Šie zvejas tīkli bija tik smagi, ka tos nebija tik viegli pārvietot no vienas puses uz otru. Iespējams, Pēters bija noguris. Iespējams, ka viņam, pieredzējušam zvejniekam, tas pat nelikās loģiski. Taču viņš izvēlējās paklausīt Jēzus teiktajam. Rezultātā zivju loms bija apbrīnojami liels. Kā Dieva bērns, arī tu dzirdi sava labā gana Jēzus Kristus balsi. Kad viņš runā tavā sirdī, tad nesāc sevi atrunāt. Ja pat cilvēciskie apsvērumi liecina, ka atrisinājums nav iespējams, vienkārši apņemies paklausīt viņam. Uzdrošinies darīt to, ko darīja piekusušie zvejnieki. Nešauboties ticībā paklausi Dieva norādījumiem. Viņš vienmēr runā saskaņā ar savu vārdu, Bībeli. Viņš vienmēr zina, kā lietas vērst par labu. Es tev garantēju, ka tieši tāpat kā Pēteris, tu būsi pārsteigts par to, ko Dievs darīs tavā labā. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos, ka tu runā uz mani. Es izvēlos paklausīt taviem norādījumiem. Paldies par Bībeli, kurā tu esi atklājis tavu labo gribu. Patiesi, tu esi mans kungs un mans gans. Es apņemos sekot tavai balsī. Jēzus Kristus vārdā.